šī Saeimas sasaukuma laikā mēs paši esam bijuši liecinieki tam, ka sports tā ir arī politika. Un sportu, diemžēl, no agresoru valsts politikas nevar nodalīt. Un tas, kas principā šodien ir noticis Cortīnā, ja mēs gribam būt precīzi, manuprāt, tas ir spļāviens sejā visiem Ukrainas sportistiem, gan tiem, kas šobrīd atrodas Itālijā, gan tiem, kas, diemžēl, ir krituši kaujas laukā. Un es uzskatu, ka savu varoņu pieminēšana tā nav propaganda. Tā ir goda izrādīšana tiem, kas ir cīnījušies par savu valsti. Un arī Izglītības un zinātnes ministra jau ir nosūtījusi vēstuli Startautiskās olimpiskās komitejas prezidentei ar lūgumu gan skaidrot savu lēmumu, gan arī to pārskatīt. Un tas, ko es varbūt kā tādiem ceļvārdiem gribētu pateikt, ka šobrīd tas, kas notiek starptautiskā sporta apritē, ir tas, ka agresoru valsts piežās iekšā ar visām varēm, dažādos sporta veidos. Viņi cenšas caur sportu atkal sevi leģitimizēt kā valsti. Un arī mums, kā Saeimai, tuvākajos mēnešos visticamāk būs priekšā daudzi sarežģīti lēmumi, kas jāpieņem konsultējoties kopā ar Ukrainas kolēģiem, jo priekšā ir gan vēl paralimpiskās spēles, gan Losandželosas olimpiāde, gan pasaules kausa futbolā. Un mums ir jābūt vienotiem savā nostājā ar Ukrainu. Slavu Ukrainai!